Labrīt visiem! Laipni lūdzam uz mūsu tehnisko webināru, jeb darbnīcu par drošību AWS tīkla līmenī. Uzreiz gribu pateikt, ka mēs nerunājam par tādām lietām kā IAM tiesības, kaut kas ir saistīts ar drošību aplikāciju līmeni un pieeju līmeni. Mēs šodien fokusējamies tikai un vienīgi uz tīkla drošību, kas ir tomēr diezgan plašs topiks priekš viena webināra arī. Par mani nedaudz. Mani sauc Mihails. Esmu Crayon mākoņu arhitekts, tehniskais eksperts, konsultants. Esmu certificēts uz AWS tehnoloģiem, esmu AWS arhitekts un arī tīklu inženieris, un nesen arī saņemu certifikātu uz Data Engineer Associate. Tā kā ir pieredze, daudz spēlējos tieši ar tīkla tehnoloģiem, tīkla pusi AWS, un šodien es ar savu pieredzi un zināšanām dalīšos. Mums būs, var teikt tā, divas daļas. Mums būs teorētiskā daļa, kur es pastāstīšu par dažādiem AWS pakalpojumiem, ar ko var kontrolēt un uzlabot drošību savam AWS tīklam. Un otrā daļa būs arī īs demo, kurā es parādīšu, atkārtošu ne visus servisus, par ko es stāstīšu teorētiski, bet daļu parādīšu, kā strādā security groups, network access control, un arī parādīšu, kā palaist trešas puses risinājumu AWS, kas var būt interesanti tiem, kam šobrīd ir lielo vendoru firewalli savā infrastruktūrā. Nu tad ķeramies klāt. Ja ir kaut kādi jautājumi, tad es nezinu, jums pieejams chats vai Q&A, varat tur rakstīt. Pēc sesijas es, ja paliks laiks, mēģināšu tiem pievērst uzmanību, atbildēt. Ja laika nepietiks, tad nokomunicēsim kaut kādas atbildēs cita veida, varbūt e-pasta veida, kā follow-up pēc webināra. Lūk tā. Kādi vispār risinājumi mums ir pieejami, ja mēs runājam par tīkla drošību AWS? Ir network access control lists, ir security groups, ir AWS piedāvātais web application firewalls, ir AWS network firewall, un tas nav viens un tas pats, ir AWS shields, un, kā es jau teicu, var izmantot arī trešas puses risinājumus. Un tas ir viss, kā mēs varam filtrēt trafiku, kas iet cauri kaut kādam mūsu perimetra līmenim, varētu teikt tā. Ja mēs runājam par tīkla drošību, piemēram, ja mēs gribam nevis fiziski filtrēt trafiku, bet mēs gribam viņu uzraudzīt, meklēt anomālijas, kaut kādas ir daudz arī risinājumu tirgu, kuri spēj analizēt tīkla sesijas, atrast, vai tajās ir kaut kas, varbūt ne obligāti kaitīgs, bet neierasts. Un tad dot kaut kādus alertus, paziņojumus drošības komandai, ka mums tur tīkla iespējams kaut kas notiek nelabs, bet mēs pagaidām neko nefiltrējam. Tad ir tā saucamais out-of-band inspekcija, kur mēs varam arī izmantot trešas puses risinājumus, izmantojot trafika mirroringu, definēt kaut kādu trafika tipu un sūtīt viņu uz analīzi, neietekmējot source trafiku nekādā veidā. Runājot par tiem līmeņiem, mums ir, protams, perimetrs, kas strādā ārpus mūsu kādiem subnetiem, kur dzīvo instancēs. Tajā līmenī mums strādā AWS Shield un Web Application Firewalls. Tas ir pats pirmais tāds filtrs, caur ko iziet trafiks, kas sasniedz AWS resursus no interneta.
Zem tā iet access control listi, kas strādā jau definētā subneta līmenī. Pēc tam tur integrēs kaut kādas vai nu gudrākie filtrēšanas mehānismi, kas ir firewalli vai IPS. Un pats pēdējais un granulārais mums ir security grupās. Un pirmais jautājums, ar ko bieži cilvēki, kas sāk būvēt AWS tīklu, saskaras, ir, ar ko tad atšķiras network access control listi no security grupām. Kurus izmantot, kurus neizmantot, kādos gadījumos izmantot vienu vai otru. Viņi atšķiras būtiski ar divām lietām. Viens ir NAC, jeb Network Access Control, ir stateless filters. Tas nozīmē, ka, ja mēs gribam atļaut ienākošu trafiku un atbildes trafiku, mums vajag atvert gan viena virziena atļauto trafiku, gan otrā virziena, un NAC viņam nav, viņš neredz sesijas kā tādas. Jā, tas, ko dara stateful firewalls, jeb filters. Jā, stateful firewalls mēs varam pateikt, ok, mēs gribam atļaut, pieņemsim, HTTPS trafiku un visu trafiku, kas atbild uz to ienākošo pieprasījumu. Un tāda veida stateful filters spēja atsekot konkrētas sesijas visā trafikā un uzturēt viņas, un tad lemt par katru sesiju vai ļaut vai neļaut. Network access controls, viņš filtrē pakešu līmeni, neskatoties uz to, vai tur ir nodibināta sesija vai nav, vienkārši, piemēram, atļāvām 80. portu, atļāvām izējošo portu, viss, kas iet caur to portu, ir atļauts. Un otrais Network Access Control lists strādā subnet līmenī. Tas nozīmē, ka, ja mums viena subnetā sēž vairākas EC2 instances vai citi kaut kādi interfeisi no citiem servisiem, tad, ja mēs atļaujam vai aizliedzam kaut kādu trafiku, tas darbojas uz visu subnetu. Security grupas ir granulārāks managements. Mēs security grupu piesaistām konkrētajam resursam. Vai nu tas ir network interface, vai tā ir instance. Instance šeit ir virtuālā mašīna, mēs ar to domājam. Ja? Līdz ar to security grupas var uzskatīt, ka es atceros dažus gadus atpakaļ, kad vēl nodarbojos ar VMware NSX tehnoloģiju, ļoti populāri bija mikrosegmentācija, ja, kur mēs varējām definēt firewall filtrēšanas politikas uz katru atsevišķu virtuālu mašīnu, neatkarīgi no tā, kurā subnetā, kāda velāna viņa strādā. Šeit ir security grupa, ir mikrosegmentācija. Un praktiskajā daļā mēs redzēsim, ja, kā strādā security grupas un arī Network Access Control lists. Personīgi es varu teikt, ka es Network Access Control listus gandrīz neizmantoju. Es viņus izmantoju tikai tad, kad man vajag parādīt viņu funkcionalitāti. Pārsvarā es visu taisu uz security grupām. Pareizi, nepareizi, grūti spriest, katrs lem sev. Ja es to darītu kādai nopietnai organizācijai un man vajadzētu agrākā stadijā nofiltrēt kaut kādu lielu trafika apjomu, tad es ieviestu Network Access Control listi. Ja iet runa par dažām 10-20 virtuālajām mašīnām, tad man vieglāk tikai security grupas izmantot. Bet ok, Network Access Control lists un security grupas mums filtrē trafiku pēc portiem vai trafika tipa. Viņi neskatās dziļāk, kas tur notiek, vai kāds mēģina izmantot atļautu portu, lai cita veida trafiku sūtīt. Ja mēs gribam gudrāku panākt pakešu filtrāciju, mums ir pieejami advancētie jau firewall servisi, kur jau spēj dziļāk analizēt trafiku, atklāt kaut kādas anomālijas vai ļaunprātīgu atļautu trafika izmantošanu. Un mums ir divas izvēles. Mēs varam izmantot firewallu, ko piedāvā pats AWS, kurš ir pieejams kā AWS pakalpojums. Tas ir pilnīgi menedžēts servis,
Tas nozīmē, ka jums nav jāmenedžē tā pati platforma, nav jāsako līdzi kaut kādiem tur politiku updateiem, jauniem CSV, kas ir integrēti. Jā, tā kā to visu pārvalda AWS. Jūs vienkārši definējat politiku, ko jūs gribat ieviest un ko jūs gribat filtrēt. Un tas ir būvēts uz open source risinājumu Suricata. Otrā iespēja mums ir, ja mēs, kā jau trešo reizi pateikšu, izmantot trešās puses risinājumu. Piemēram, ko mēs varam uzreiz pateikt. Cisco, Checkpoints, FortiGates, Palo Alto, Mikrotix, Sophos un vēl virkni visādu risinājumu, kas ir pieejami AWS Marketplace. Un runājot par Marketplace, šos risinājumus, kā mēs varam viņus palaist, tas ir vai nu mēs ņemam licenci no pašā AWS Marketplace, kur ir noteikta cena. Piemēram, mēs gribam palaist firewallu ar tādiem CPU, un mēs redzam, ka tad šāda firewalla licence tur gadā jums izmaksā tik daudz. Vai arī mums ir labs partneris, kurš var pateikt, bet es tev došu labāku cenu, tāpēc, ka es esmu AWS Marketplace partneris, nāc pie manis, un es tev uztaisīšu private offer, un tu dabūsi to cenu lētāk. Un tad visi nāk uz krejunu un sāk ieviest trešās puses risinājumus atbilstoši ražotāju labām praksēm. Ar ko šitie advancētie firewall atšķiras no access control listiem un security grupam, ir tas, ka šie jau ir maksas servisi. Gan AWS firewalls ir pa maksu, gan, protams, trešās puses risinājums arī ir par maksu. Pat ja mēs dabūtu bezmaksas licenci, tad mums būtu jau jāsāk maksāt par resursiem, ja mēs palaižam to firewallu kā virtuālo serveru, jeb EC2 instanci. Rekur slaidos būs linki uz lielo ražotāju ieviešanas instrukcijām, kā viņus ieviest AWS pusē. Šodienas demonstrācijā es parādīšu FortiGate kā piemēru. Lūk, ja mēs gribam ieviest AWS firewall, kā tas izskatās? Principā ļoti līdzīgi kā arī būs trešās puses risinājumi, mums deplojas jau fiziskās apliances. Ļoti viegli uztvert, ja jums ir pie sevis šobrīd on-premises infrastruktūra un jums ir kādu firewall vai tīkla iekārtās, cita veida tīkla iekārtās virtuālas, kas tiek palaistās, piemēram, kā virtuālas mašīnas uz VMware platformas vai Hyper-V platformas. Šeit ir līdzīgs scenārijs. Mums ir iekārta ar savu tīkla interfeisu, AWS tīklā, kaut kādā atsevišķa subnetā, visdrīzāk izdalīta tīri priekš šitā pakalpojuma. Un, ja mēs gribam caur to filtrēt savu trafiku, mēs vienkārši norādām, tad, ka šīs kaut kāds trafiks no konkrētā subneta iet uz šito firewallu, kaut kādu. Un tad uz tā mēs definējam politikas, ko mēs filtrējam, ko mēs nefiltrējam. Varam saintegrēt šo servisu ar NATu, piemēram, ja mēs gribam kaut kāda iemesla dēļ natot trafiku starp mūsu instancēm un network firewallu. Tas arī ir atbalstīts, to arī var darīt. Respektīvi, es varu teikt tā, ka arī no savas pieredzes AWS tīkls ir tāds, ka viņš dod ļoti daudz brīvības rīkoties tā, kā jums vajag. Un likt lietas varbūt pat neatbilstoši AWS labām praksēm, bet ja jums ir pamatojums, kāpēc jūs gribat tā darīt, jūs to varat. Ir tāds servis, saucas Firewall Managers, kas arī ir par maksu. Tas ir centralizēts pārvaldības rīks. Ja mēs gribam no vienas puses pārvaldīt gan shield politikas, gan WAF politikas, gan arī firewall politikas dažiem trešās puses ražotājiem. Piemēram, šobrīd ir atbalsts uz Palo Alto un FortiGate. Ja mēs gribam tās politikas
menedžēt nevis firewall managementa, bet vienota kaut kāda pārvaldības rīka, un tad tā, lai mums ir ērtāk. Tad ir tāds risinājums AWS Firewall Manageris, kuru var paturēt prātā. Aktuāli var būt tam, kam tiešām ir liela infrastruktūra, daudz servisu tiek izmantoti, un lai nestrādāt ar 5, 6 dažādiem risinājumiem konsolēm, tad mums ir viena konsole priekš visā. Par trešās puses firewallu. Kā tas strādā? Principā jau vārdos jau paskaidroju. Princips ir tāds pats. Mums ir instancēs, mums ir firewalls, varbūt viena iekarta, varbūt vairākas iekartas. Un mēs vienkārši instancēm norādām, kā gribam rūtēt, piemēram, šajā piemēra, kā uz slaida rādīts, ja mēs gribam visu uz internetu izējošo trafiku sūtīt caur mūsu firewallu, tad mēs norādām, kā defaultais trafiks tev iet caur šādām iekārtām, un jau no pašām iekārtām mēs izsūtām to trafiku caur internetu gateway uz internetu, un ar ienakošo trafiku tas pats. Protams, jādomā par pieejamību šiem te risinājumiem, un ja, piemēram, mums visas instances, mūsu produkcijas instances sēž tikai vienā availability zonā, tad droši vien mēs varam iztikt ar vienu firewall iekārtu, virtuālo iekārtu, jo, ja kaut kādas problēmas notiek vienā availability zonā, tad tas skars arī produkciju. Ja mēs gadījumā būvējam savu infrastruktūru tā, ka viņi ir multi-AZ, kā mēs pasagājamies no tā, ka visi 3 availability zonas datu centri nezinu, kā iziet no ierindas, tad mums ir iespēja pārslēgties uz otro availability zonu. Tad loģiski, ka tajā otrā availability zona mums arī jāparedz, ka tur arī ir firewall instancē, caur kuru mēs turpināsim apstrādāt trafiku. Kā tas varētu izskatīties? Atkal, nav obligāti jāseko līdzi šai arhitektūrai. Piemēram, es esmu priekš demo vai priekš spēlēšanās testējis visu šo bez transit gateway, un viss mierīgi strādā. Var deployot virtuālas apliances, virtuālos firewallus atsevišķos subnetos, var viņus subnetos, es domāju VPC, jā, tā kā tīklā. Var tajā pašā VPC, kur jums atrodas produkcija. Galvenais, lai viņam ir atsevišķais subnets, uz kuru mēs varam virzīt trafiku, un tad mēs varam viņus likt aiz tā saucamā gateway load balancera, kas dod mums vienu endpointu tīklā, uz kuru mēs sūtam trafiku, un tad viņš pats balansē trafiku pa apliancēm. Varam to kaut kāda veida, ja pats risinājums, pats ražotājs atbalstā citu veidu, tad varam arī savādāk būvēt. Bet princips, viņš ir vienmēr līdzīgs tam, ko mēs esam pieraduši darīt pie sevis on-premise infrastruktūrā. Viss balstās uz interfejsiem, uz maršrutizāciju tabulām, un tad, kad mēs dabūjam to trafiku, lai viņš iziet cauri mūsu apliancēm, virtuālam apliancēm, ja mūsu trešās puses firewallam, tad uz tā jau mēs varam sākt trafika filtrēšanu. Vai vienkārši kaut kādu analīzi bez varbūt filtrēšanas. AWS Shield. Kas ir AWS Shield? Tas ir, kā atceramies vienu no pirmajiem slaidiem, kur mums bija tādi perimetri, kur es zīmēju. Ja, un AWS Shields bija viens no pirmajiem servisiem, kas rūpēs par AWS mākoņa drošību. Tas ir risinājums, kas sēž AWS perimetra pirms jūsu tīkliem, un pēc noklusējuma AWS Shields ir ieslēgts visam. Ir AWS Shields bezmaksas versija un ir advanced versija, kas ir par maksu. Bezmaksas versija nodrošina bāzes DDoS aizsardzību, automātisku kaut kādu bāzes uzbrukumu veidu filtrēšanu. Savukārt AWS Shield Advanced dod jums jau iespēju
definēt papildu aizsardzību, piemēram, modificēt standarta DDoS politikas, ko mēs gribam atļaut, ko mēs negribam atļaut. Mēs varam precīzāk izvēlēties, pret kādiem uzbrukumiem mēs gribam aizsargāties, pret kādiem varbūt mums tas nav aktuāls. Mums tajā servisā ir jau pēc noklusējuma arī atbalsts no AWS Shield Response Team. Tas nozīmē, ka ja mums gadījumā ir kaut kāds incidents, mums ir komanda, ar kuru mēs varam to incidentu risināt kopā. Un kas arī ir interesanta lieta, ir DDoS Cost Protection. Tas ir, ja nu gadījumā AWS Shield Advanced atklāja, ka uz jūsu resursiem notiek DDoS uzbrukums, tad viss trafiks, kas iet šajā uzbrukuma ietvaros un papildu resursu utilizācijā, kas rādas, piemēram, jums ir web servisi, jums notiek DDoS, jums pēkšņi visi web servisi noslogot uz 100%, scalability grupas izaug līdz maksimumam, un jūs, protams, par tiem resursiem maksājat. Ja AWS Shields atklāja, ka tas ir dēļ DDoS uzbrukuma, tad jums kompensē to naudu, ko jūs būtu samaksājuši par tiem papildu resursiem, kas ir ļoti, es teiktu, tālredzīgi no AWS puses un patīkams arī klientam, jo tomēr, kad mēs ejam uz mākoni, izmaksu kontrole ir viens no svarīgākiem punktiem, lai nepieļautu tā, ka mums kaut kāda, īpaši nedēļ mūsu rīcības, pēkšņi mums paliks lielāks rēķins. Lūk, tālāk, web application firewalls. Atkal, tas jau atkarība no parastā firewalla, tas ir mūsu, teiksim tā, perimetra servis, un tas, protams, mums strādā tikai uz web trafiku. Un tas mums spēja atklāt daudz visādu draņķu, kas mums var kāds mēģināt sūtīt mūsu HTTPS pieprasījumos, mēģināt izmantot kaut kādus skriptus, mēs varam filtrēt izējošu trafiku no specifiskām valstīm, var atklāt SQL injection un paši varat izlasīt uz slaida, kas ir rakstīts, ko mēs varam filtrēt. Protams, arī tas servis ir pa maksu, un cenojas viņš pēc tam politikām, ko mēs esam definējuši. Respektīvi, trafiks mums te nav tik svarīgs, bet tik, cik daudz politikas mēs esam pieslēguši klāt. Un tad ir advancētais servis, kas ir par vēl papildu maksu priekš AWS Web Application Firewalla, kur mēs varam atklāt, piemēram, botu kaut kādas darbības, respektīvi kāds grib apmācīt savu ļoti foršu modernu LLM modeli, un viņš nolasa visu internetu, vai savādāk kaut kā grib savākt kaut kādu informāciju no mūsu mājaslapas vai cita web resursā. Tad mēs varam kontrolēt šādu te botu uzvedību. Mums parādās iespēja atklāt uzbrukumus, kas ir mēģinājumi pārņemt kontroli par mūsu AWS accountiem, jo mēs saprotam, ka AWS mums ir pieejams arī viss menedžments kā HTTPS resurss, tad mēs varam mēģināt atklāt to, ka kāds grib uzlauzt mūsu accountu, nevis vienkārši tur piemeklēt paroli, bet kaut kā gudrāk varbūt apiet kaut kādas aizsardzības. Var kapčas ieslēgt, kas dzīvos nevis uz mūsu web servera, bet dzīvos, kas teicu, jau tā kā AWS perimetrā. Un arī varam atklāt to pašu DDoS, kas iet uz mūsu web servisiem. Tā kā tie servisi nedaudz pārklājas, tad, lai ir skaidrs, ar ko viņi atšķiras, ar ko AWS Shield Advanced atšķiras no AWS Web Application Firewalls. Jo, kā es teicu, gan Shield pasargā mums pret DDoS, gan, piemēram, WAF pasargā mums pret DDoS. Tad, kur ir starpība? Starpība ir tā, ka
WAF strādā tikai ar HTTPS trafiku, bet Shield strādā ar visu. Respektīvi, ja mēs gribam pasargāt kaut kādu savu IP resursu vai EC2 instanci vai citu kaut kādu interfeisu, kas ir pieejams no ārpuses, no jebkāda veida DDoS, ne tikai virzīti uz HTTPS, tad mums ir vajadzīgs Shield Advanced. Ja mēs gribam tikai HTTPS, savus web servisus pasargāt, tad mums aktuālākais ir WAF. Bet arī jādomā par to, ka kādus vēl varbūt citus servisus mēs gribam ar šo risinājumu pasargāt. Ne tikai, piemēram, savus web servisus, bet arī citus, kas ir publiski pieejami no interneta. Un tur arī ir atšķirības, ko atbalstā Shield Advanced un ko atbalstā Web Application Firewalls. Katrs izvērtē sev, kas jums ir aktuāls. Laba lieta, ka ja klients izvēlas AWS Shield Advanced, tad AWS Shield Advanced cenā ir iekļauts arī Web Application Firewalls. Līdz kaut kādam limitam, man liekas, kaut kādas tur 500 politikas ir iekļautas, bet tas arī ir. Tā kā, ja mēs izvēlamies Shield Advanced, jo viņš ir dārgāks, tas nozīmē, ka mums jau nav jādomā par to, vai mēs atteicamies no kaut kā, ko mums piedāvāja WAF, jo viņš ir iekļauts. Lūk tā, mums pagāja gandrīz pusstunda, un ļoti labi, tāpēc, ka mēs esam gatavi sākt demo. Tātad kopsavilkums par to, kādi drošības līmeņi un kādi risinājumi mums ir pieejami. Pirmais līmenis pašā AWS perimetrā, ar ko mēs varam pasargāt gan savus web servisus, gan arī tos pakalpojumus, kurus mēs varam izmantot, kas ir pieejami no interneta. Piemēram, S3. Jā, S3 vienmēr ir pieejams no kā pats servis, kā menedžments viņam ir pieejams no interneta. Tad mēs varam izmantot AWS Shield. Kā es teicu, standarta Shields vienmēr ir aktīvs, vienmēr pasargā mūsu resursus. Tad mums ir pieejams par maksu Shield Advanced un Web Application Firewalls. Tālāk trafiks sasniedz mūsu VPC, sasniedz mūsu subnetu. Tur mums strādā Access Control lists, kas ir stateless pakešu filtrs. Tālāk mēs varam, jau kad trafiks nonāk mūsu subnetā, tajā subnetā mums var dzīvot kaut kāds firewalls vai IPS, kuru mēs varam paņemt vai no AWS, kas ir bazēts uz Suricata, vai mēs varam palaist savu trešās puses risinājumu. Un tad, kad tas trafiks iziet cauri šiem visiem līmeņiem un sasniedz jau mūsu resursu, jeb EC2 instanci, datubāzes instanci, citu kaut kādu tīkla interfeisu, ko mēs izmantojam, lai virzītu trafiku kaut kur citur, tad tur mēs piešķiram tiem resursiem security grupu, kura jau granulārāk taisam mikrosegmentāciju. Un ar to mums ir demo. Priekš demo man ir pavisam nelielā vide, kas sastāv no 3 testa instancēm. Viņas ir nosauktas tā, lai viegli var saprast, kur viņas atrodas. Tad mēs redzam, ka viena instance atrodas VPC1 publiskajā subnetā, viena VPC1 privātajā subnetā un vēl viena atrodas VPC2 arī publiskajā subnetā. Tas ir parastas mazas Linux virtuālas mašīnas. Un mēs viņas izmantosim tā, lai vienkārši vieglu kaut kādu trafiku palst un parādīt, vai trafiks iziet cauri pēc mūsu darbībām, vai viņš tiek filtrēts. Un saprast, tad jūs varat paši sev izvērtēt, kas ir piemērotāks jūsu vajadzībām. Sāksim ar, es domāju, tā kā Shield Advanced es nevaru parādīt. WAF-u es parādīšu drusciņu vēlāk. Sāksim ar tiem bezmaksas servisiem. Network Access Control lists. Tad mēs redzam, ka mums ir kaut kādas
instances. Ja mēs klikšķinām uz katras instances atsevišķi un ejam uz networking, tad mēs te varam paskatīties, kāda subnetā katra instance atrodas. Subnetu nosaukumi dažam ir sarežģītāki, bet es no galas atceros, kur atrodas kur. Tātad mums katra instance sēž kaut kādā subnetā. Kā mums izskatās, subneti? Atvērsies man VPC sadaļa. Tātad mums ir VPC, Virtual Private Cloud, kas ir tīkls, varētu teikt, izolēts, ja mēs savādāk viņu nerūtējam uz āru. Tas ir izolēts AWS tīkls, kuram ir kaut kāds lielāks apgabals, un no tā mēs izgriežam mazākus apgabalus, kas saucas subneti. Mēs viņus varam likt, cik mēs gribam. Galvenais, lai mums pietiek IP adrešu range taisīt tos subnetus. Un, es teicu, viņi var būt publiskie, viņi var būt privātie, bet no AWS puses publiskais vai privātais subnets, tas ir tīri tā, kā mēs viņu izmantojam. Viņi fiziski viens no otra neatšķirās. Tas ir tīri loģiskais sadalījums. Un tad katram subnetam mums ir kaut kāds IP adrešu apgabals, kas ir izgriezts no VPC apgabalā. Un, piemēram, ja mēs paskatāmies uz mūsu public one, kur mums atrodas viena no mūsu testa instancēm, mēs varam paskatīties te jau principā daudz informācijas, kas mums šobrīd ir uzkonfigurēts šim subnetam. Mēs varam paskatīties, kāda šobrīd ir maršrutizācijas tabula, kur mums parādās, kā šobrīd viņam ir piesaistīta šāda maršrutizācijas tabula, un tur ir tādi maršruti. Šis ir VPC globālais subnets, kurš vienmēr ir lokāls, ja mēs nepamainām kaut ko savādāk. Un mums ir publiskam subnetam maršruts, kurš norādā, ka viss trafiks iet uz, kas nav definēts augstāk, tas iet uz internet gateway. Tātad mēs viņu virzam uz internetu, kā jau caur default gateway. Parasti mēs to darām. Varam apskatīties network access control listus, kas šobrīd ir piesaistīti. Rekur links atkal uz to, kāds tieši ACL mums ir piesaistīts un kādas politikas tajā mums tur ir definētas. Pēc noklusējuma ACL vienmēr viss trafiks ir atļauts. Varbūt arī tāpēc es zinu citus cilvēkus arī ACL-us gandrīz neizmanto, tāpēc, ka pat pēc noklusējuma viņš iet ar visu atļautu trafiku. Varbūt arī otrādi, tāpēc, ka mazāk cilvēku viņu izmanto, tāpēc AWS saka, labi, mēs iesim jums pretī, un tā, lai jums nav katru reizi veidot jaunu VPC, jums nav jāizslēdz allow visam trafikam, mēs jau esam parūpējuši un izdarījuši to jūsu vietā. Un kā redzam, subnet līmeni mēs neredzam security grupas. Tāpēc, kā es teicu, tās mēs definējam uz resursiem. Piemēram, man ir, ņemsim šo EC2 instanci, un te, ja es spiežu security, tad man rekur parādās. Rekur mana security grupa, kas ir piesaistīta šai instancei, un tur ir kaut kādas definētas politikas. Un pēc noklusējuma security grupa vienmēr bloķē trafiku. Mēs varbūt, es parādīšu, noklikšķināsim uz šīs security grupas. Kā redzam, mēs neredzam kaut kādu deny politiku vai kaut ko tādu, tāpēc, ka pēc noklusējuma security grupa, ja mēs viņu saistām ar pilnīgi tukšu inbound ruļiem vai outbound ruļiem, tas nozīmē, ka mums nekas nav atļauts. Mēs definējam vienmēr security grupa, ko mēs gribam atļaut. Tad šobrīd man šai instancei ir atļauts viss trafiks no visa VPC 1. Šis IP adrešu apgabals ir mans VPC 2, un šis ir mans biroja IP adrese, no kuras es reizēm kaut ko tur testēju arī, un tāpēc tas tā arī figurē. Šobrīd es esmu no mājām, un tas nozīmē, ka man ir arī cita IP adresē, un man liekas, ka es pat nevarēšu, tām instancēm nav publisku IP adrešu, tāpēc es nevarēšu viņus tagad sasniegt, tāpēc mēs testēsim visu tā kā starp tām instancēm.
un man ir Cloud Shell, ar kuru es varu pieslēgties. Kur mēs esam? Jā, ar kuru es varu pieslēgties pie šīs, ejam pie instancēm, pie šīs instances, kurā mums sēž subnetā ar adresi 10.0.13.79. Es gribu pie viņas pieslēgties. Šitā. Kur esam klāt. If config varam paskatīties, kā, jā, šī ir šī instance. Un šobrīd tad es pārslēdzos uz network access control listiem. Un mēs gribam no šīs instances, kas ir publiskajā subnetā, piemēram, ar ACL ierobežot trafiku uz subnetu, kurā mums dzīvo, man liekas, tas bija private 2. Es nočekošu, kura mums dzīvo instance privātajā subnetā. VPC, private, networking, jā, private 2. Tātad es aizēju uz atbilstošu subnetu, paskatos, kāds tur ir ACL. Iespējams, ka šis ACL man ir saistīts ar vairākiem subnetiem. Jā, viņš ir saistīts ar visiem. Tāpēc es uztaisīšu jaunu ACL, nosaukšu viņu nacel atkal bez kaut kāda gudra tur naming convention, tā lai ir vienkāršāk. Nacel priekš private 2 VPC, viņam būs VPC 1. Ok, create network ACL. Un, lūk, viņš man parādās, un tā kā es viņu izveidoju nevis kopā ar VPC, jā, kā es teicu, ja mēs veidojam VPC, nācel uzreiz ar allow all trafiku. Šitas izveidojas ar deny. Nu, tad, piemēram, mēs gribam atsevišķi atļaut, ko mēs varam atļaut, piemēram, pingus mēs gribam atļaut. Visu pārējo nē, jo, ja šobrīd, piemēram, mēs gribam uz tā, mums vajag izkopēt tās private instances IP adresi, lai, piemēram, viņu papingot. Ping. Op. Ok. Viss pingojas, un ja es gribēšu, piemēram, SSH 10.0.151.115, jā, gribu pieslēgties, bet es neesmu autentificējis, bet SSH sesijā aizgāju. Tagad es gribu pateikt, ka ACL man šim te privātajam subnetam es viņu saistīšu ar to. Nē, sākumā es atļaušu trafiku, un šeit es izdarīsim savādāk. Es palaidīšu pingu, lai viņš visu laiku iet, un tad es nobloķēšu tieši ICMP, bet nebloķēšu SSH. Un tad mēs uztaisām šajā network access control liste editing bot. Nē, īstenībā ar SSH būs sarežģītāk. Labi, atstāsim pingus. Add new rule. Sākam, ka rule number 100 gribu atļaut all ICMP source no 10 kaut vai no visa VPC apgabalā. Allow save changes. Un outbound man droši vien arī vajadzēs. Tāpēc, ka es teicu, jā, tas ir stateless, un tāpēc atbildes uz ICMP mums arī vajadzēs saņemt. Destination 10.0.0/16. Un tagad mēs varam uztaisīt asociāciju šim network access control listam ar mūsu privāto subnetu. Save changes. Es te darbojos tā nedaudz steigā, lai visu paspētu, tāpēc kaut kur varbūt es kļūdīšos.
lūdzu piedot uzreiz. Tad tā, kāpēc man nostupēja sesijā? Es zinu, kāpēc man nostupēja sesijā. Tāpēc, ka man šitais te Cloud Shell interface droši vien atradās privātajā subnetā. Kāds es esmu malacis. Tas nozīmē, ka labi, tūlīt. Man vajag tagad uztaisīt tā, kāds mums bija ACLs defaultais. Šis VPC 1 ACLs, tad mums vajag viņu asociēt ar šo te subnetu un tad darīt otrādāk, kā es no tagad man vajadzēs pārslēgties uz šito te Cloud Shell interfeisu, jā, un tad es ielogošos uz šo te private instanci. Connect, yes, ok, un tad es taisu pingu uz publisko, public, IP address. Tā, un tagad man vajag publiskas instances subnetu asociēt ar to jaunu izveidotu network access control listi. Tas mums ir public 1 subnets. Tad es viņu arī pārsaukšu. Public 1 save. Subnet associations, edit subnet associations, ar public 1, save changes. Jā, kā redzam, pings joprojām iet, tāpēc, ka mēs viņu atļāvām, bet ja es tagad mēģināšu pieslēgties ar SSH uz to pašu adresi, tad man nekas neiet. Tāpēc, ka es globāli ar Network Access Control listu atļauju tikai ICMP. Ok, un tagad, piemēram, es gribu precīzāk pateikt, ka šai instancei nevajag pingoties, citas varbūt tā ir subnetā drīkst, šo nedrīkst. Tad es eju uz šo instanci, atrodu viņas security grupu un es varu aizliegt tikai no tās instances, tāpēc, ka šī security grupā ir citur, kur varbūt izmantota, tāpēc es saku edit inbound rules un saku, ka labi, es aizliekšu visu ICMP trafiku. Tas būs ātrāk. Nē, nesanāks. Man vajag tad šitā izdarīt. Vot. Šāda veida es vispār aizliekšu jebkādu komunikāciju šai instancei ar citu VPC. Bet tas ir konkrētai jau security grupai. Save rules. Tā, es ceru, ka es uztaisīju tā, ka vajadzēja. Security groups, instances, šitai, jā, security grupu. Wow, es kaut kur citur noraidīju lokālu trafiku. Security groups, nē, vispārreizi ir atļauts tikai no šitiem diviem. Jautājums, kāpēc man joprojām iet pings? Nē, neiet. Vajadzēja. Jā,
Es pat nezināju, ka vajag sākt no jaunā kaut ko pingot, lai pārtrauktu pings. Bet redzam, jā, ar security grupu es viņu nogriezu. Tagad, ko es solīju, ir parādīt, kā izmantot trešas puses firewallu. Tad, lai te visu nesačekarēt priekš sava FortiGate, man vajag atgriezt atpakaļ visu, kā bija. Šito mēs atsvacējam naklu ar šo subnetu. Un šai security grupai es gribu atkal atļaut visu trafiku no VPC save rules. Ko man vajag, lai palaist firewall? Šajā gadījumā FortiGate. Kā es teicu, vajag atsevišķu subnetu, un man šīs subnets jau ir izveidots, un viņš saucas router VPC1 kaut kur. Viņš piedara VPC 1 tīklam, un viņam ir šāds te IP adrešu apgabals. Nu, tad es eju uz marketplace. Man jau ir izveidots triālais subscription uz FortiGate Next Generation Firewall, tāpēc es saku, es gribu vienkārši launch viņu. Gribu viņu palaist no EC2 un no EC2 konsoles, lai man ir vairāk kontroles, kur un ko es gribu palaist. Launch. Un man tūlīt palaidīsies parastais EC2 instances konfigurācijas lapa, kur es viņu nosaucu. Atkal, lai ir vienkāršāk, tas ir FortiGate London. Kaut gan būtu labi pielikt arī AZ AZ2 vai I1A, kāds tur bija. AZA vienkārši. Jo viņš man dzīvos tikai vienā availability zonā, kā jau teicu. Tā, image man jau ir izvēlēts pareizais. Es droši vien varu atļauties viņu darbināt mazāk izmēr nekā C5. Man viņam vajadzēs, ja vajadzēs logoties ar SSH, tad man vajag key pāri norādīt. Tā, tagad ir svarīgi. Network settings. Viņam jāstrādā VPC1, viņam jāstrādā sava subnetā, router VPC. Es gribu, lai viņam ir publiska adrese, lai es varu pie viņa pieslēgties, un es gribu viņam izvēlēties esošu security grupu, kur es atļaušu, kur ir atļauts viss iekšējais trafiks, un kuru es papildināšu arī ar savu mājas adresi, lai es varu pie viņa pieslēgties. Storage droši vien gribu GP3, lai ir gan lētāk, gan ātrāk. Kā spotu es viņu nelaidīšu. Launch instance. Tagad kādu laiku viņš tur padarbosies, kamēr viņš izveidos to instanci. Man savukārt tagad vajag šai security grupai atļaut trafiku no savas mājas darbstācijas, lai es varu pieslēgties pie tā FortiGate. Tas, ko es darīšu, nav baigi droši. Produkcijai to nevajag atkārtot, bet, lai es varu parādīt jums viegli kaut ko, tad es atļaušu all traffic from my IP save rules. Un tad man jāsagaida, kad man palaidīsies mans FortiGates. Kamēr viņš neizgāja vēl visus čekus un varbūt nav pieejams publiski, vajag izdarīt vienu lietu, kuru es savā laikā ilgi meklēju, kāpēc man nestrādā, un tad atradu viena citā AWS dokumentācija norādīja uz to, ka kad mēs gribam izmantot
tādu risinājumu kā middlebox AWS terminoloģijā, mums vajag obligāti atslēgt šai instancei tādu parametru kā source destination checking, ko AWS dara pēc noklusējuma, un kas ir strādājis ar VMware, droši vien, ja bija vajadzība laist kaut kādus tīkla tādas iekārtās, tad mēs zinām, kas ir promiscuous mode, ko vajag ieslēgt. Šeit ir līdzīgi. Tas ir, rupi sakot, mums vajag ieslēgt promiscuous mode no AWS. Tā, lai mēs varam trafiku, kas ir adresēts pēc fakta citām instancēm, pieņemt uz tā firewalla interfeisa. Tā viņš inicializējas. Kamēr viņš inicializējas, arī mums vajag pie viņa kaut kā pieslēgties. Jā, tagad mēs sēžam, mēs viņu palaidīsim, kā pie viņa pieslēgties, kā tur kaut kāda parole jābūt vai ne. Lai to noskaidrotu, mēs ejam atkal uz Marketplace, uz subscription, atveram mūsu subscription, un te mums vienmēr ir usage instructions podziņā. Mēs viņu nospiedām un lasam, kā pēc tā, ka mēs palaidām šo instanci, nospiediet manage, running instance, un mums tur ir publiskais DNS pieejams, bet arī ir publiska adrese, un tad mēs varam pieslēgties uz publisko DNS vai uz publisko IP adresi, kas ir piešķirta šai instancei. Ja mēs gribam uz SSH, tad mums vajag logoties uz CLI, un defaultie login kredenciāļi ir username of admin and AWS instance ID value as a password. Ok. Instance ID mums jau ir zināms, tas ir šis. Mēs viņu kopējam ārā un gaidām, kad izies visi čeki, bet iespējams, ka varbūt jau atvērsies publiskā adrese šim FortiGate'am. Oh, yes, your connection isn't private. Protams, tāpēc, ka certifikātu es tur nekādu nesmu ielicis. Lūk, mums arī šeit ir atgādinājums, ka mums vajag username admin un paralē your instance ID. Labi, es saku admin, instance ID man ir jau iekopēts. Login. Pa laimi, kāds ir parūpējis par to, lai mēs uzreiz nomainītu paroli. Ierakstam kaut ko Uber drošu. Nesakrīt. Ok. Yes. Nomainījām paroli, tagad varam ielogoties. Tas ir pilnīgi svaigs, out of the box FortiGates, bez nekādam baigam konfigurācijām. Viņš piedāvā gribi importēt, negribu. Automātika updates vienalga, jā, taisi tāpat es tev iztaisīšu pēc šitā demo un parādi man optimālo dashboard. Ok. Kur mums ir managements. Pagaidām mēs caur to nekādu trafiku nesaņemam, tāpēc, ka trafiks mums rūtējas caur standarta VPC defaultajiem gatewayiem, kas sēž nemanāmi katra subneta. Ko tad mums vajag izdarīt? Mums vajag aiziet uz tā, man te Teams drusciņi pārklāja. Jā, tā. Aiziet uz VPC. Un tagad sakam, ka paliek 6 minūtes, paspēsim. Subnets. Subnets, kas saucās Public 1. Viņa maršrutizācijas tabulā. Mums vajag šajā maršrutizācijas tabulā pamainīt maršrutus un pateikt, ka 10.0016 vairs neiet uz local, bet iet uz instanciju.
instanci mēs izvēlamies tīri, lai ir vieglāk, bet pēc fakta tur pēc tam parādīsies instancēs tīkla interface. FortiGate, Save Changes, saglabājam, redzam, jā, kā ENI, tas ir Elastic Network Interface. Tātad mums trafiks no subnetiem, kam ir šī maršrutācijas tabula, lokālais trafiks ies uz mūsu FortiGate. Tagad to pašu mums vajag izdarīt tīkli, kur mums sēž otrā instancē. Un tas mums bija šitais public subnets, ja pareizi atceros. Tas arī bija public. Tad mums vajag private 2. Rekur edit routes, atkal local pamainām uz instance, FortiGate, London, Save Changes. Ok. Ja mēs tagad sāksim te kaut ko pingot, tad, protams, mums nekas neiet, tāpēc kā mūsu FortiGates pēc noklusēm visu bloķē. Es domāju, mēs varam par to pārliecināties, ja mēs atvērsim firewall policy. Redzam, jā, implicit deny, vienīga politikā ir spēkā, logošana viņa ir atslēgta, tāpēc kaut kā varēja vieglāk ieslēgt logošanu. Labi, edit, log violating traffic, ok. Un tad, ja mēs atvērsim mūsu forward trafika logus, tad mēs redzam. Mēs redzam, kā FortiGates redz to trafiku no vienas instances uz otru un viņu bloķē. Tāpēc arī mums šeit pings neiet. Ko mēs tagad izdarīsim? Mēs uztaisīsim firewall politiku, kas mums pateiks create new. Name allow ICMP accept incoming interface source all destination all service all ICMP un tas, protams, nevajag nekādus advancētos filtrus. Ok. Tā. Un kas mums notiek šeit? Tā, pings neiet. Tāpēc kā? Kas man varētu traucēt? Es viņu redzu uz FortiGate. Varbūt man nesaglabājas šis te settings. Networking, change source destination. Es atkārtoti viņu ielikšu. Varbūt pēc, ka viņš līdz galam nebija palaidies, tas nenostrādāja tā, kā vajadzēja. Save. Ok. Aizgāja. Jā, pasteidzos atslēgt šo te source destination checkus. Un tad uz paša FortiGate mēs pie logs redzēsim, ka tam vajag memory logi. Davai, refreshojies. Come on. FortiGate policies. Now. Parāda man, kas tur notiek. Ok.
drill down, view sessions. Rekur, jā, ir kaut kāda sesija, tur ICMP notiek, un, piemēram, joprojām, ja mēs no šīs instances gribēsim, piemēram, palaist uz to pašu adresi SSH, tad mēs netiksim, tāpēc, ka mēs FortiGate līmenī atļaujam tikai ICMP. Lūk, tā diezgan viegli un ātri var arī trešās puses risinājumu palaist AWS pusē. Precīzi stunda. Es atgriežos tūlītās nostopēšu sharingu un man vajag paskatīties, vai jums ir kaut kādi jautājumi bijuši. Q&A. Tas man atvērsies, Q&A. Q&A ir tikai komentārs no Annas. Nu tad ļoti labi. Paldies visiem, kas bija šodien ar mums. Viena lieta, administratīva lieta, ko man vajadzēja obligāti parādīt. Tūlīt. Kosmiskas tehnoloģijas tik daudz jāspaida podziņas. Share ekrāns. Mēs, Krejun, šogad piedalāmies Riga.com konferencē. Mums būs savs stands. Ja gribas satikt mani dzīvē, uzdot jautājumus vai parunāt ar maniem kolēģiem, mēs tur seksim visus 3 lielos hyperscale mākoņu ražotājus, AWS, Microsoft, Google. Nāciet ciemos, apmeklējiet, pasakiet, hei, čau. Un jā, paldies, kā bijat šodien ar mums. Gaidiet sociālajos tīklos vai e-pastu no Annas par nākamiem mūsu pasākumiem, webināriem vai klātienē. Es redzu jautājumu. Can you tell more about firewall for organizations? What do you mean by organizations? AWS organizations or organizations as enterprise? Gaidu paskaidrojumu. Pagaidām nav. Labi. Es pastāstīju visu, parādīju visu. Tie, kas vēlas doties prom, varat atslēgties. Ja kāds grib palikt vēl, nezinu, minūtes 5, 10 padiskutēt par kaut ko, mēs varam palikt. Ja gribat kaut ko ātri, lai es parādu vai pastāstu, tad uzdodiet jautājumus. Anonīmais lietotājs, kas uzdeva par organizations. I'm waiting for clarifications. What do you mean by this? Tikmēr Anna, vai mums ir vēl kaut kas sākams par administratīvām lietām? Nē, paldies. Es domāju, ka mēs arī negaidīsim to paskaidrojumu. Domāju, ka cilvēks varēs pēc tam arī uzrakstīt varbūt tev vai mums e-pastu. Šo jautājumu es varētu arī padiskutēt pēc tam. Paldies! Jā. Es redzu paskaidrojumu. Like using network firewall in AWS organizations. Tā kā jautājums uzdots angliski, atbildēšu angliski. Basically, you would deploy this in
I would say maybe per account basis, because you can do that, or you can have a dedicated account within an organization with shared VPC, which is shared across all the accounts in your organizations, and you deploy all the security and networking services in that account, in that VPC. That's one of the options, how you can centralize this network security management for multi-account organizations, especially if you have a big number of accounts within your organization. If it's like a couple of accounts and maybe you do not want to use shared VPC, you can just deploy separately, like standalone firewalls, either AWS or third party in each account separately. So the choice is yours, depending on your requirements and how big your organization is. Okay. Cik mums cilvēki zvana? 4. Es pieļauju, ka 2 no tiem ir mēs ar Annu. Tad, un viens varbūt ir Annas testa pieslēgums, kā parasti vai nē. Tad, ja nu gadījumā kāds vēl grib kaut ko pajautāt, pāris minūtes, un tad atslēdzamies. Ok, labi, tad es domāju, ka tas arī viss no manas puses. Tiekamies nākamreiz. Atā!